krīzes situācijas var būt pēkšņas. Tas, cik ātri no tām atgūsimies, ir atkarīgs no mūsu gatavības. Kā sagatavoties krīzēm laicīgi un kādi ir labākie paņēmieni to pārvarēšanā, par to raidījumu podcastu sērijās droši ir zināt. Esiet sveicināti podcastu droši ir zināt skatītāji un klausītāji. Mans vārds ir Kārlis Roķis un es esmu portāla Sarks.lv redaktors. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests jau ilgus gadus, faktiski jau kopš valsts izveidošanas, ir tā galvenā iestāde mūsu valstī, kas atbild par sabiedrības civilās aizsardzības nodrošināšanu. Par civilo aizsardzību tiek domāts pastāvīgi un arī iepriekšējo gadu laikā tas ir daudz darīts, taču tur galvenais uzsvars ir bijis uz valsts un sabiedrības sagatavošanu dažādu tehnoloģisku vai dabas katastrofu seku novēršanai. Tomēr kopš 2022. gada arvien rūpīgāk un arvien pamatīgāk tiek izstrādāti dažādi plāni un rīcības scenāriji, kā rīkoties kara gadījumā. Par to, ko darīt cilvēkiem, ko darīt pašvaldībām, kā pašiem sevi labāk sagatavot iespējamai krīzei, to šodien runāsim ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieku vietnieku pulkvedi Ivaru Nakurtu. Sveiks, Ivar! 22. gads, tas ir daudziem tāds tā kā atskaites periods, ko tas konkrēti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ir licis mainīt savā līdzšinējā darbībā, kā tas fokus ir mainījies. Es jau teicu, ka principā, ja iepriekš mēs domājam, ko darīt ar plūdiem, liela mēroga ugunsgrēkiem, dažādām bīstamu ķīmisku vielu noplūdēm, tad tagad es saprotu, arī jums jāsāk vairāk domāt par dažādu ieroču sistēmu kalibriem, letālo iedarbību uz cilvēkiem, un mēs arī redzam no Ukrainas, kā tur okupanti rīkojās ne tikai attiecībā pret sabiedrību, kur jau viņi diezgan atklāti veids dažādus smaguma kara noziegumus, bet arī pēdējo mēnešu laikā mēs redzam arī diemžēl pret jūsu kolēģiem ugunsdzēsējiem un glābējiem. Jā, es teiktu, man liekas, jebkurai valsts iestādē, pašvaldībai, pašam iedzīvotājiem, kopienai, tā ir kaut kas jauns, jauna robežšķirtne, jauns skatu punkts vispār uz drošību savā zemē, drošību reģionā, drošību visā pasaulē. Es pat teiktu, žēl to teikt, ja? Laikam mēs vairāk cilvēki kļūst izglītotāki, bet laikam nesaprātīgāk. Vai pārāk daudz atļaujas vai riskē. Es runāju vispār par pasauli kopumā, par līderiem, jā, par tautas domu. Es domāju, ka mums jāgatavojas, mēs tā vismaz arī domājam, mēs skatāmies un gatavojamies atbilstoši drošības situācijai un, teiksim tā, neskatāmies vairāk atpakaļ. Mēs skatāmies uz priekšu. Protams, mēs mācāmies no pieredzes vai no vēstures, bet vairāk skatāmies uz priekšu, zinot to, ka mēs neatgriezīsimies tur, kur mēs bijām. Tādā drošā lokā situācijā vai izjūtās, kāds bija pirms 2022. gada. Kas varbūt tāds ir, protams, daudz, kas ir mainījies. Es teiktu, mēs varētu nodalīt, varbūt arī akcenti krīt tāda, joprojām paliek sagatavotības un plānošanas pasākumu ikdienas, ne tikai ikdienas, bet arī katastrofām. Tad jāsagatavojās māte dabā un cilvēku rīcība. Jā, ka uz to ir gadu gan arī spērām. Jā, māte dabā un cilvēku rīcība būs tāda pati vai to ir grūti izskaust. Tam jāgatavojas. Un kāpēc tas ir svarīgi? Tā būs tā otrā daļa, kad mēs vairāk arī akcentējam sadarbību un gatavību karu un militāru iebrukumu gadījumā, bet mūsu tā civilo institūciju puse vairāk, protams, fokusējas uz to, kā nodrošināt darbības nepārtrauktību, šo pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, jo, ja mēs gribam un vēlamies būt noturīgi, ja, rādīt arī potenciālam ienaidniekam, negrūd savus resursus un pūles šeit, mēs tam gatavojamies un mēs tam esam gatavi stāties pretī. Būs grūtības, nebūs vairāk komforta situācijas vai ērtības, bet mēs esam gatavi šām situācijām. Cik šobrīd Vuks pats ir gatavs, jūs jau arī daudzās mācībās ejat kopā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, ikgadējā mācību ciklā Namējs, arī pašam bijis tas gods piedalīties, kur arī Vuks ir iesaistījies dažādu, teiksim, tāpēc scenārija post-uzbrukuma šo te situāciju izspēlē, kā tu raksturot savu vīru darbu? Vīri un dāmas, jā. Es teiktu, mums dāmas arī parādās, mūsu arī ne tikai parādās, jo joprojām ir un parādās arī vairāk, tas ir labi. Es teiktu, grūti ir, protams, nomērīt ar kaut kādu skalu, bet tas ir skaidrs, kad
mēs redzam, ka parādās darba apjoms, protams, parādās arī jauni uzdevumi un pienākumi tā skaitā. Bet es teiktu, tas vairāk, ja kādu laiku atpakaļ mēs tādu viens no otras atsvešinājāmies, pareizai sanācām kopā kaut kādu mācību ietvaros un kaut kādu mērķu izvirzīšanai, tad tagad šī darbība mācību ietvaros un plānošanas ietvaros ir diezgan aktīva. Un es teiktu, mēs zinām, kas mums ir jāizdara sabiedrības, jeb savu uzdevumu priekšā. Tam mēs, protams, gatavojamies. Nevar to nomērīt un salīdzināt tikai no stāstiem. Mēs cerams arī to nekad nepieredzēsim, bet mēs tam gatavojamies. Zinām to, ka kara darbības laikā var samazināties darbspēku, roku spēku skaits, tāpēc, ka cilvēki var evakuēties no attiecīgās apdraudētās teritorijas, gan pamest valsti, gan kardarbībā, vairs nenākt uz darbu vai cilvēki arī iet bojā tā skaitā. Un arī tehnikas aprīkojums. Ja? Es teiktu, tas ir labi, ka tagad ir tāds aktīvs veids, ka vairāk neskatāmies, kā ārējā drošība ir tikai viena prioritāte, ka viņi ir jāsajūdz kopā ar iekšējo drošību. Un to mēs redzam aktivitātēs, kas ir jauna katastrofu pārvaldīšanas centra būvniecība, tad ne tikai depo, bet struktūru vienību, dažādu dienestu iekļaušana zem viena jumta, tad ērtāk arī pašai sabiedrībai sasniegt viņus, ja, un arī nevis būvē tāpat vien, bet veic riska analīzi, kur tiešām viņiem ir jāatrodas. Jauna aprīkojuma, tehnikas iegāde, tas ir būtiski, ka tam ir ilgtermiņa raksturs, nevis vienreizēja investīcija. Tas, protams, ir tāds izaicinājums ir personāls, ja, jo visi konkurējam savā starpā. Ja mēs skatāmies, pēdējie dati, laikam, nodarbinātības jomā bija bezdarbu līmenis, ja nemaldos, 7,2%. Tas ir aktīvie strādājušie iedzīvotāji skaits, kaut kāds 60 ar kapekām tūkstoši. Jautājums, vai visi ir gatavi nākt dienestos un tam līdzīgi. Noteikti jā, jums ir prasības diezgan niknas, turpat niknāks kā karavīriem. Mēs jau atvieglojam, bet, protams, ir sava standarta vai savu standartu jāuztur, bet es teiktu, tas noteikti tādu jaunieti nebiedē. Ja? Bet, ja mēs atgriežamies, tad viss ir sasaistīts tādā ķēdē. Tas ir to, ko mēs vēlamies izdarīt, jo nebūs kara un militāra iebrukuma gadījumā, neatvērsim jaunas durvis, jaunas personāls, tehnika, aprīkojumi nestāv kaut kur maliņā. Mēs izmantosim tos pašus resursus, bet ļoti ir svarīgi nostiprināt tiešām izpratni, jo karš būs pilnīgi un cits veida apdraudējums un cita iespējams kaut kāda veida komandu ķēde un informācijas apmaiņa tā skaitā. Kā mēs tomēr turpināsim šo sadarbību, jo mums vēl būs papildus jāsniedz atbalsts militārajam spārnam, jeb valsts aizsardzības sistēmai. Pašvaldībai ir vien vairāk citiem dienestiem. Sadarbība tiešām ir tas pats būtiskākais. Tā vairs nebūs tāda, kas varbūt ir atšķirīgs, ja, tāda pazīme, kas tiešām ļoti atšķirās. Dabas un cilvēku izraisītas katastrofas, protams, lai viņi arī ir kaut kāda veida ilgtermiņa, bet tu zini, ka tev paies laiks, tu viņu likvidēsi. Kārdarbībai, laikam, tas posms, ko mēs redzam, viņai ir tik garš laika intervāls, un tev vienkārši ir gan tehniski, fiziski un psiholoģiski jābūt gatavam, ka tev ir jāturpina šis darbs un šis process. Un tas, man liekas, ir ļoti, ļoti vislielākais izaicinājums. Ir jums pašiem šis noturības plāns? Mums ir kā dienestam, jā, tas ir, sauksim viņu par, citu viņu sauc par... Darbības nepārtrauktības. Mēs viņu uzskatām par darbības nepārtrauktības plānu, citi sauc viņu par trauksmes gatavības plānu, ja mēs viņu mēģinām apvienot vienu, kādā veidā dienests praktiski arī nodefinēs, kas ir normāli, nodefinēs atsevišķas svarīgas lietas, es pat dažus varu nosaukt. Tie ir sakari, tas ir degvielas pieejamība, tas ir... transporta nodrošinājums, un, protams, ir personāls. Viens no svarīgākajiem personāls. Mums ir transports, ja nav personāls, tad tās ir tautā runājot. Tie ir tikai dzelži, jā, to viņas īsti nevar izmantot. Šobrīd valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas ir aktīvi iesaistījies pašvaldību civilās aizsardzības plāna izstrādē, un arī pašvaldībām ir ļoti, ļoti būtiska loma šo krīžu situāciju, tostarp arī kara situācijas pārvarēšanā un savstarpējā atbalstā gan bruņotiem spēkiem, gan arī Vugdam, dažādi jau šo seku likvidācijas gadījumos. Un es saprotu, ka valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas arī diezgan skrupulozi un paškritiski un arī ar kritiku, teiksim tā, pret saviem partneriem, konstruktīvu kritiku, ir gājis cauri gan šai pašvaldību gatavībai, gan infrastruktūras gatavībai. Kādi ir tie
pirmie secinājumi? Redz, es teiktu tā. Mēģināšu noformulēt apmēram tas svarīgākais uzdevums ir pašai pašvaldībai. Pašvaldībai civilās aizsardzības plāns ir vērsts uz to, kā viņi sagatavojas savā administratīvā teritorijā. Daudzām pašvaldībām tur ir kā pa salmiem. Tas pat ir, es teiktu, tas nav slikti. Viss, protams, izsaka vadības veids arī tā skaitā. Es teiktu, pašvaldībā ir instruments kā civilās aizsardzības komisija. Tur nav politiķi, tur, protams, ir domas priekšsēdētājs, ir arī atsevišķi pašvaldību dienestu pārstāvēji speciālisti, bet pārējie visi ir visu un dažādu dienestu speciālisti. Un tas īstenībā jāizmanto kā labs instruments. Mēs redzam, kura pašvaldība izmanto viņu, lai izstrādātu, kur iesaista visus speciālistus, kur ir, glābšanas dienas, policija, zemesardzes pārstāvs, ārstniecības iestāde, tur vides speciālisti, komersanti tā skaitā. Un kur varbūt ir tas, kad iedod varbūt vienam cilvēkam rokās. Protams, viņš var būt saucamais menedžeris, kurš šo informāciju noorganizē un tam līdzīgi, bet vēl labs piemērs pašvaldībā ir, kur izveidojuši ir struktūra vienības, kuras tiešām strādā ar noturības jautājumiem, katastrofu jautājumiem un vispār darbības nepārtrautības jautājumiem pašā pašvaldībā. Un labākais risinājums, ko es teiktu, ko varbūt pašvaldības mazāk izmanto, ir savā starpā runāt, apmainīties ar pieredzi, apmainīties ar radošu pieeju, kādā veidā viņi dabū šo informāciju vai pat izmanto. Kas ir kopējs, es pat teiktu, tas ir vairāk pat jāpaslavē ir aizsardzības ministrija un bruņotie spēki, zemesardzes tā skaitā, ir iedibinātas tādas tradīcijas kā regulāras mācības, Pilskalnas mācības, kurā es atceros vēl mirklis bija, kad pašvaldībām nebija šie pielikumi, bet ir lietas, kuras gāja cilvēki komisija, civilās aizsardzības komisija kopā un gājām cauri, runājot par to, kāda ir alternatīva risinājuma un pareizai uzkrājot, apmeklējot citas pašvaldības, teicām, bet blakus esošo pašvaldību vai, Kurzemē, Vidzemē un tam līdzīgi, pašvaldība dara šādi. Šī informācijas apmaiņa ir ļoti nepieciešama. Es pat teiktu, varbūt ir jāizvēlas konkrēts tēma, kādā veidā, un viņi ar pašvaldībām tādā, prāta vētrā gan arī jāaprobē un jāpadalās, kādā veidā viņi risina šos jautājumus. Protams, kāds varbūt atnes arī šo pieredzi no ārpuses. Tas pat ir ļoti vēlams. Tas, kas iedzīvotājiem daudziem interesē, plāni, kur mums doties, kad sākās karš, kur evakuēties, kur pulcēties. Mēs zinām šīs sadaļas, viņas ir izstrādātas, bet tās ir slepenas. Varbūt tu vari tā cilvēkiem vienkāršiem pastāstīt, kāpēc viņas ir slepenas. Es teikšu, mazs solīts atpakaļ. Tas varbūt akmentiņš ne tikai mūsu lauciņā, bet visi, kas strādā pie civilās aizsardzības plāniem. Ir tā lieta, mēs plānus izstrādājam, tad atbilstoši prasībām, bet mēs nedaudz aizmirstam, vai trūkst šī laika un ieguldījuma, kā mēs aiznesam līdz iedzīvotājiem. Kaut vai mājaslapā, piemēram, viss, kas tev jāzina par tavu drošību, pašvaldība nopublicē, kur mums ir paredzēta pulcēšanās vietas. Nevis tabula veidā, bet iespējams tas jāizdara vizuāli, uz kartes. Kur mums ir, jebkura vieta, kur, šobrīd, kā mums darbojās sistēmas, kad iedzīvotāji, kuri maz nodrošinātāji, kur viņi vēršas pēc pirmās palīdzības saucamajām pakām, mēs pasakam, kaut vai pašvaldība pasaka, ka mēs izmantosim šos pašus punktus, kas jau ir kā izdales punkti. Tad iedzīvotāji jau to zina. Tad nākamais solis ir, pie kā mēs arī kopā ar atsevišķām pašvaldībām varbūt tuvāk strādājam, kur būs šīs patvēršanās vietas, tās identificētās vietas konkrētā pašvaldībā. Un iedzīvotājiem saraksts ar tabulu veidā ļoti neērts, viņu neviens nelasa. Teiksim tā, kāds, protams, pastudē, bet viņš ir gatavs labi 10% iezūmēt, viņš ir gatavs iezūmēt un redzēt, vai mans maršruts, ikdienas maršruts vai mana dzīves vieta apkaimē atrodas tanī vietā, kur man varētu būt šī tuvākā, gan pulcēšanās, gan izmitināšanas, gan patveršanās vieta. Es teiktu, šis būtu jāizmanto daudz aktīvāk. Par plāniem, es teiktu, plāni pēc būtības ir instruments pašai pašvaldībai, nevis sagaidīt, un arī pašai valsts institūcijām, nevis sagaidīt kaut kas noteikti, un tad mēs sākam regulēt un mēģināt saprast, kurš vadošais, kurš atbalstošais, kādu pasākumu jāizteno. Bet tu esi tam izgājis cauri, ko te mācību vai plānošanas laikā, protams, tu neņem to plānu.
Bet tev vismaz rodas tā pārliecība, ka tie cilvēki, ar kuriem tu strādā kopā, nu, viņi viens otram palīdzēs. Tā ir komanda, kura strādā pie konkrēta uzdevuma risināšanas. Bet te jau svarīgi noteikti arī šī Ukrainas pieredze, proti, kad tajā brīdī, ja tu pasaki publiski un šī informācija tādā vai citādā veidā arī aizcirkulē līdz tam ienaidniekam, tad tur var sagaidīt tā. Es mēģināšu atbildēt. Pieklājīgi izsakoties, ļoti neadekvātas rīcības. Tur bija gan Harkivas gadījums, kad sabombardēja šo stāciju, kur cilvēki evakuējās, gan tagad arī Ukrainā, kur proti šos te ugunsdzēsējus apzināti mēģina nogalināt ar šiem te otrreizējiem uzbrukumiem. Es tik varu pateikt to, ka tāds teiciens, tas varētu būt arī karot ir jāmāk, un tev ir jāievēro savi darbības principi, vienošanās, kas starptautiskās, protams, ka Krievija viņi neievēro, to mēs redzam. Tas nozīmē, tas rada vēl lielākas grūtības aizsargāt, kā piemērs, kā mēs varētu aizsargāt kultūra vēsturiskos pieminekļus? Nekādi. Viņi ir aizsargājumi. Kā mēs aizsargāsim mediķus, policistus, glābējus? Nekādi. Jā, šeit ir koks ar diviem galiem, teiksim tā, tu publicē šo informāciju, tāpēc, ka iedzīvotāji viņu prasa. Jo tev ir svarīgi arī, ko iedzīvotāji vēlas zināt, lai viņi būtu savstarpēji sagatavoti un reaģēt atbilstoši atbildīgo dienestu norādījumiem. Un otrs gals, protams, to redz ienaidnieks. Un tas ir ļoti liels izaicinājums kādā veidā. Protams, ir tehniski rīki, kā tu vari paziņot. Es atceros, mans kolēģis teicis, ir Ukrainā bijuši gadījumi, es nezinu, vai visās administratīvās teritorijās izmanto, kur tu izmanto saucamo nosacīto negluži mākslīgi intelektu chatbotu, kurš tev pasaka tu pēc aplikācijas, kur tu atrodies, viņš tev rāda tikai tuvākās patveršanās vietas. Bet mēs zinām, ka kādi 30%, bišķiņ jau mazāk, nelieto gudros telefonus, smartfonus vai attiecīgas rīks. Protams, mēs paļaujamies, ka iedzīvotāji viens otram palīdzēs. Bet atbild uz to jautājumu, kāpēc kāda informācija nav publiski pieejama. Šī, protams, ir informācija, ko pašvaldība ir apkopojusi, un tur jau ir ļoti tāda personalizēta un detalizēta informācija. Piemēram, kontakta informācija ar uzņēmumiem, ar kuriem tev ir nozīmēti sakaru līdzekļi vai sakaru cilvēki, ar kuriem tu, piemēram, lai dabūtu transporta līdzekļus, lai dabūtu materiālus, mobilitātes vai pretmobilitātes. Pretiniekam tā ir medusmaize. Jā, protams, un informācija, pieņemsim, kurā vietā veidojās alternatīvās degvielas vietas. Tas nozīmē, pieņemsim, zemnieki vai komersanti, kur pie sevis tur attiecīgo degvielas daudzumu. Nevajadzētu, ir informācija, kas varbūt nav iedzīvotājiem jāsaprot, tā nevajadzētu būt publiskai. Tā tomēr ir darba vajadzībām, lai šie dienesti spētu jums, kā iedzīvotājiem, nodrošināt. Palīdzēt, bet nebarot pretinieku šo informāciju. Trampīgi. Attiecīgi, tas, kas šobrīd arī otrs tāds jautājums, galvenais, kas Rīgā un citās lielajās pilsētās interesē cilvēkus, kas notiek ar patvērtnēm? Jā, tad ir jāsaprot, ir lieta patvērtņu kā tāda definīcija vai suga neeksistē. No 2008. gada, kad valdība lēma, kad esošās patvērtnes, kas bija veidojušās kā mantojums no Padomju Savienības, tad lielākā daļa atradās rūpniecisko rajonu vai pie rūpnieciskiem objektiem. Tas nozīmē ar mērķi, kādreiz bija tā tautsaimniecība pārlaist kara darbību, atgriezties atpakaļ pie tautsaimniecības instrumentiem ražošanu un ražot militārajam, tirgumu tā skaitā un arī, protams, tautsaimniecībai iedzīvotājiem. Protams, situācija mainījusies, tie liela daļa uzņēmumu ir gan privāti īpašnieku rokās, gan kāds ir varbūt valsts un pašvaldības rokās, bet ļoti, ļoti mazs apjoms, kas vēsturiski ir palicis. Šobrīd mēs ejam nosacīt, varētu uzskatīt, nevis ejam atpakaļ, teiksim tā, sākam no jauna. Es teiktu, šis ir jauns atspērs punkts. Bet kas ar to infrastruktūru vispār notika? Viņi ir tā kā galīgi nelietojami vairāk? Liela daļa. Viņi tagad ir, lai mēs pateiktu gala verdiktu par attiecīgo infrastruktūru, viņa tiek apsekota. Tad valdība pieņēma šī gada sākumā informatīvo ziņojumu, iekšlietu ministrijas iesniegtu, tad ir virziens. Attīstam tādu tautisku runājot divos virzienos. Apsekojam esošos pagrabus, māju pagrabus un pasakam, vai tur ir īslaicīgās patveršanās iespēja atbilstoši kritērijiem,
kamēr vēl nav normatīva akta, mēs izmantojam izstrādātās vadlīnijas. Otrs, nosakam kritērijus, kur jaunbūvēm, kur mēs būvējam no jauna, kādas būs prasības un kurām jaunbūvēm, piemēram, kā Lietuvā. Ja ēka ir sabiedriskā ēka, paredzēts būvēt jaunu sabiedrisko ēku, publisku ēku, vairāk kā 5 stāviem, tad ir prasība attiecīgi būvēt, nodrošināt patveršanās iespēju, bet nevienmēr pagrabs. Ir citi tehniski risinājumi, kas varbūt arī 1. stāva līmenī. Un tas neatiecas, piemēram, uz reliģiskām organizācijām, reliģiskām ēkām. Tev ir skaidrs, protams, tālāk ir vēl, kuras klasēm. Skolas noteikti, bērnu dārzi, slimnīcas. Šie ir 2 virzieni. Protams, ka mēs zinām, ko mēs darām šobrīd. Mēs apsekojam, esam nodalījuši. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests apseko valsts un pašvaldību īpašumā esošos objektus. Šos datus mēs dabūjām no valsts zemes dienesta. Ja nemaldos, kaut kur vairāk kā 5000 objekti. Un pārējie, apmēram pa visu Latviju, apmēram ir 30,000 objektu, kuriem ir reģistrēts pagrabstāvs vai pazemes stāvi. Nevienmēr tie būs pagrabi, tā var būt ātrie, tie var būt dažādi citi. Stāvvietas pazemes. Jā, tā var būt inženieru būvas, piemēram, kaut kādi tuneļi arī tā skaitā. Un pārējie ir privāti īpašnieki rokās. Un šajā jomā, kur ir privāti īpašnieki vai daudzdzīvokļu nami, tur mums nāk tālāk pašvaldība vai no pašvaldības nozīmētie speciālisti vai pašvaldības būvvalde. Šobrīd ir apmēram apsekot tuvu 400 ēkām, ko mēs zinām šobrīd 30% ēku, tas, kas ir apsekots, kur bija saucamais pazemes stāvs, neatbilst, tur nevar ierīkot patveršanās vietu, īslaicīgas patveršanās vietas. 13%, ja nemaldos, tuvu tam ir atbilst pilnībā un pārējie atbilst daļēji. Tas nozīmē, tie, kas atbilst pilnībā un daļēji, viņi pēc būtības var likt jau zīmi, apstiprinātu, arī vadlīnijās pagaidām apstiprināt zīmi, bet ir paredzēts arī to iestrādāt normatīvā aktā. Tad šajās ēkās var pielikt zīmi un uzlabot šos apstākļus, kas ir pagrabstāvā. Protams, viens mīnus vienmēr ir. Šie pagrabstāvi lielākā daļa ir, tās ēkas ir uzbūvētas ne atbilstoši prasībām, ka tur būtu jābūt patvertnēji. Tā, kas aizsargā, no tiešas bumbas trāpījumu, vai aviācijas trāpījumu. Viņa pasargās no šķembām, no uzbrukumiem, netieši, kur nebūs tieši trāpījumi. Vai šī ēka sabruks vai ne, viss ir atkarīgs noteikti no izmantotā ieroča. Bet tā ir iespēja, kur var nodrošināt vismaz saucamo, principu, kur tu nebūsi cietušais vai nebūsi bojāgājušais. Protams, mēs nezinām, kurā vietā ir notēmējis ienaidnieks, bet tad mēs ejam šajā virzienā, ja, kā es jau teicu, šie parādās jauni uzdevumi glābšanas dienestam un arī citām iestādēm. No 5000, ja mēs esam ieskrējienā tagad mēnesi kaut kur aptuveni, tad var tuvu mēnesim, kad tā aktīvi esam strādājuši, tad mēs esam paspējuši apsekot ar tādu šobrīd ar entuziasmu un lielāku intensitāti ap 400 būves tikai. Un tas prasīs ļoti lielu laiku īstenībā. Privāti īpašnieki ir ļoti liela daļa, kam arī šī infrastruktūra pieder. Mēs zinām, tajās pašās lielajās pilsētās, ka tur vispār sokās ar daudzdzīvokļu namu siltināšanu, nemaz nerunājot par tādām lietām, kaut kādu pagrabu sakārtošanu. Kā tu redzi, teiksim, kādam jābūt šeit šim instrumentam, lai motivētu šos cilvēkus tomēr domāt vairāk, jeb te tomēr katram vajadzētu atgriezties arī pie savu veselā saprāta un saprast, ka hei, tā ir mana drošība, neviens jau neatnāks un no malas neiedos. Jā, redz, ļoti trāpīgs jautājums vai pagrieziens šim jautājumam. Mums jāizdzīvo, es teiktu, jāmācās jāizdzīvo, lai izveidot Latvijā tādu drošības kultūras un izpratnes veidu. Nav viņas pagaidām. Es neteiktu, ka viņa pilnīgi nav. Viņa ir, mēs viņu arī nejūtam, bet, protams, ir tas, kad ir apzinīgāki cilvēki, kur to vēlas. Ir mājsaimniecības, ja tā varētu pateikt, vai daudzdzīvokļu nami. Mums ir tikko bija saucamais, seminārs, ja teikt, kurā iedzīvotāji bija aicināti piedalīties. Rīga organizēja ļoti vērtīgs seminārs un būs vēl 8, semināru cikls. Tad ir jau īpašnieki, kuri saka, mums ir pagrabstāvi, kas mums būtu jādara, lai mēs tur varētu uzlabot. Tas jau iepriecina, nav tā, ka viņu nav. Es teiktu, pirmais solis būtu jāparāda valsts un pašvaldības iestādēm, būvēm,
ka viņas ir gatavas pielāgot. Un kā tām patvērtnēm ir jāizskatās? Kaut vai viņas atbilst, kaut vai mīt pagaidām pēc vadlīnijām minimālām prasībām. Tas, ka tur jāinvestē, bez šaubām, jebkurā drošībā jāinvestē. Es vienmēr salīdzinu to, jūs dodaties 20 gadus atpakaļ, jūs devāties ceļojumā. Jūs ņēmāt līdzi uzlādi telefonam tikai. Tagad jūs dodaties ar powerbanku vai bateriju, tad jūs jau pēc būtības, jūs taču viņu iegādājat, neviens viņu neuzdāvināja. Tāpēc, ka jūs zināt, ka jums vajag viņu. Ar patvērtnēm līdzīgi. Cilvēki zina, ka, ja es gribu būt savā ēkā vai uzlabot arī šo ēkas būvkonstrukciju, ieguldamies. Varbūt tur nav jādara nekāda būvu iejaukšanās, jeb pārbūve un tam līdzīgi. Bet tur ir jāsakārto. Tas ir pirmais solis. Protams, nākamais būtu, kas būtu ļoti labi, ka valstī atrast arī finansiāli motivējošus pasākumus. Pie tā arī strādā iekšlietu ministrija ar citiem partneriem kopā. Kādi tie varētu būt? Ja nemaldos, viņi ir paredzēti iesniegt vismaz kā priekšlikums pašam iekšlietu ministram praktiski aprīļa beigās. Ir jau es varētu pateikt, ka pagaidām ir tas virziens ir tāds, ka tā varētu būt valsts subsīdija. Valsts, protams, to var izdarīt konkrētam mērķim, vai pārskatot esošos finanšu instrumentus, kas ir Eiropas finanšu instruments, kurā ir paredzēts, piemēram, Latgales reģionā vai austrumu pusē ir paredzēts veidot, vismaz ar ieceri veidot šo duālās lietojamības infrastruktūras tādu fondu, kas ir ļoti labi. Ko tas īsti nozīmē tādam klausītājam? Piemēram, ja mēs būvējam tiltu vai pārvadu, domājam par to, ka tur varētu pārvietoties vai cauri braukt arī militārais transports. Ja mēs būvējam dzelzceļu vai iegādājamies kaut ko, platformas būvējam tam līdzīgi, būvējam tādā ne tikai platumā, bet infrastruktūru, lai viņi viegli arī lietotu militārām vajadzībām. Ja mēs būvējam ēkas infrastruktūru, tad padomājam, ka tur varētu būt patvērtne apakšā attiecīgi nodrošināt. Un šī ir tie finanšu instrumenti, protams, viņi ir jāpārskata, un arī ir jābūt tādai, pašai valdībā jānāk ar iniciatīvu. Idejas mēs varam iedot uz āru, jautājums ir, vai šis mākslas darbs, ko mēs esam iedomājušies, vai būs atbilstošs. Realizācija tieši tā. Šobrīd tas, ar ko nodarbojas aktīvi militārais sektors, proti Nacionālajie bruņotie spēki zemesardze, tas ir, cenšamies piesaistīt, apmācīt pēc iespējas vairāk personāla, tieši, kas būtu gatavs ar ieročiem rokā aizstāvēt valsti krīzes gadījumā. Kā ir ar to pašu valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestu? Es zinu, ka jums ir šīs te brīvprātīgo ugunsdzēsēju / glābēju vienības, vai varbūt jūs redzat arī tur kaut kādu šo te potenciālu motivēt tos cilvēkus, kuriem, es nezinu, daudziem varbūt ir kaut kādi aizspriedumi, ka viņi negrib ieročus ņemt rokā, mazums tur, personīgi kaut kādi, bet varbūt viņi var šādā veidā nākt jums talkā, un kā jums virzās šajā virzienā darba? Tā, mums jau ir, ja nemaldos, vairāk kā 40 brīvprātīgu ugunsdzēsēju biedrības formējumi, pašvaldību ugunsdzēsības formējumi, viņi katrs dažādi nedaudz saucās. Mums ar viņiem ir vienošanos arī, kuru izbraukuma rajonu viņi ir spējīgi nosekt, attiecīgi. Vēl ir paredzēt jauns īstenībā likums, kas attiecās uz ugunsdrošību, ugunsdzēsību un glābšanas darbiem. Tur ir paredzēts balstoties uz riska novērtējumu, kurās pašvaldībās mums ir īstenībā būtu jāveido. Tas, protams, vēl nav saskaņots, tas ir procesā, kur mums būtu jāveido brīvprātīgās, teiksim tā, sauksim viņus pagaidām par brīvprātīgām pašvaldības formējumiem, organizācijām, kurām būtu jāstrādā 24/7, un kuras būtu tiešām saucamais, latviski on call, pēc izsaukuma, bet kuri jāierodās, tas ierašanās laiks būs lielāks, piemēram, 30 minūšu laikā, jo šis ugunsgrēka risks ir daudz mazāks. Un es teiktu, mēs viņus uzskatām par partneriem, tā sadarbība ir jātīst, bet ir neapgūts lauks, kurš pagaidām ir atvērts, jo, ja mēs šeit runājam ļoti šauri tikai par vienu nozari, tā ir ugunsgrēka dzēšana un glābšanas darba, un tad mēs vēl paredzam arī prevencijas darbu. Bet ir civilā aizsardzībā arī citās nozarēs ir, teiksim tā, iespēja paplašināt šo cilvēku loku, iesaist loku, un mēs redzam divus risinājumus. Arī valsts civilās aizsardzības plānā, kurā ir šogad arī apstiprināts, pēc būtības ir paredzēts pārskatīt civilās aizsardzības formējumu veidošanu. Pagaidām var teikt, neviena nozara šādu nav izveidojusi.
Un šeit ir divi tie virzieni. Vai mēs sākam strādāt aktīvāk ar nevalstisko sektoru, nevalstiskām organizācijām, citām brīvprātīgām organizācijām, kopienu organizācijām. Skautis Gaidas, ir mums Lapas organizācija, kas apvieno dažādi Latvijas... Galā tās pašas iedzīvotāji kaut kādas apkaimju biedrības, Latvijas Pilsoniskā alianse un vēl ļoti, ļoti daudz citas. Sarkanais krusts arī tā skaitā, bet mums būtu jānodefinē. Mums tagad ir tas izaicinājums katrā pat nozarē. Tas ir nodefinēt, ko viņiem, teiksim, tā vajadzētu darīt tajā krīzes situācijā? Es teiktu apusēt. Šī būtu tāda sinerģija. Valsts vai pašvaldības iestāde nodefinē, ko mēs vēlamies, kas mums būtu nepieciešams atbalsts. Un nevalstiskais sektors vai šīs kopienas pasaka, mēs šo un to varam izdarīt konkrēti. Es varu minēšu piemēru. Tā būs varbūt vienkāršāk. Pieņemsim, kad ir masu evakuācija. Labi, mums ir norādīts, kur cilvēki pulcēsies vai viņu tiks izmitināti. Labi, cilvēki tur aiziet, jautājums, kurš veiks cilvēku uzskaiti, reģistrēšanu, lai nenāk randomā, atvainojos ne random, bet jebkurš ienāk iekšā, kā tur taču var pajumti dabūt, tur var paēst, tur var dabūt medicīnisko atbalstu, pirmo psiholoģisko atbalstu, tur ir siltums, tur varbūt ir medicīnas personāls, jebkurš cits, jā, tur pazvanīt būs iespēja un tam līdzīgi. Tam ir kādam ir jāvada šie procesi šajos evakuācijas centros. Pašvaldība un dienas noteikti to ar ļoti lielām grūtībām to vispār varētu izdarīt. Un šeit ir brīva vieta, es atļaušos teikt, brīva vieta no citu valstu pieredzes, kur nāk nevalstiskais sektors, brīvprātīgie kopienu līderi ar organizācijas un palīdz kaut vai reliģiskās organizācijas ar tā skaitā. Viņi aizpild šīs vietas. Un viena organizācija, ar kurām mēs tagad arī ļoti aktīvi strādājam Lapas, ja, tad ir kopienas līdera apmācība un identificētas četras jomas. Tas ir evakuācijas centru cilvēku nodrošināšana, būtu tā kā pirmais, ja, to šo pakalpojumu, kur arī medicīniskais atbalsts būtu nodrošināms. Tā ir ēdināšanas iespēja, ko privātais sektors vai arī kopienu līderi var izdarīt. Tā ir transporta nodrošināšana, trešais, un sabiedriskā kārtība drošība. Šie ir tie 4 virzieni, kurā varētu viņus iesaistīt. Un tas nav izsmelts. Visticamāk, valsts policijas ietvaros varētu būt cits, medicīnas jomā kaut kas cits, pašvaldība varbūt identificē jebko citu vēl. Pie šī ir jānodefinē, un mēs tiešām aicinām tagad katru pašvaldību iesaistīt savu administratīvā teritorijā visaktīvākās nevalstiskās vai kopienu vai reliģiskās organizācijas, lai viņi saprot šo bildi un pasaka, hei, mēs esam gatavi nākt šeit tālāk. Un pēdējais, es tādu gribētu aiziet, kas vēl nav apgūts, ir alternatīvais valsts militārais dienests. Valsts aizsardzības dienests. Es atvainojos, valsts aizsardzības dienests, jā. Šeit ir ļoti līdzīgi ir valstis, kuras arī šī virzienā skatās. Tieši, ja cilvēks izvēlas kaut kādu motīvu dēļ neiet militāro dienestu, viņam ir jānokalpo vai jādod savu enerģiju. Ugunsdzēsējos, piemēram, brīnišķīgs dienests. Jā, precīzi. Bet ko tas iegūst? Iegūstam cilvēkus, kuri saprot šo drēbi, ja tā teikt, šajā konkrētajā. Un tad, kad trūks tiešām personāla, mēs viņus varam iesaistīt. Pat jebkurā veida apdraudējumā. Šāda opcija jau valsts aizsardzības dienesta izstrādes laikā tika paredzēta, un tas ļauj arī tiesības citām ministrijām, citiem dienestiem pieslēgties. Vugda gadījumā jūs esat jau domājuši, kādā veidā jūs varētu to visu nodrošināt, un ir jau kaut kādi plāni, kad jūs varētu, mums, es zinu, šobrīd norit šī obligātā iesaukšana, ja, un tur varētu būt tādi cilvēki, kas pasaka, jā, ok, es esmu gatavs, bet tikai kaut kur citur. Es teiktu, mēs ar kaut kādu soli esam gatavi, bet tam jānāk ir strukturēt. Kāpēc? Tad mēs iedomājamies, mēs reāli vienmēr iedomājamies, ka mums pasaka, redz, kur ir 100 jauni cilvēki, labi, tad tos apmēram izdalot pa struktūru vienībām varētu, bet, protams, jāmēģina nodrošināt, ja tas cilvēks nāk no konkrēta reģiona, ka viņš ir tur reģionā piesaistīts. Jo tas ir prasa laiku, kaut kur, 100 kilometrus ceļot. Ja? Apmācība. Instruktori. Tas, kas trūkst vienmēr. Precīzi. Tam ir jābūt programmai, kurai būtu jābūt tiešām. Mēs jau paredzam arī strādājot ar pašvaldības brīvprātīgām organizācijām, teikt, ko mēs plānojam arī jaunajā likuma ietvarā. Ir paredzēts, ka ir 72 stundu apmācība šim personālam, vismaz tās minimālās prasības, kas būtu. Ir apmācība ar iedoto tehniku, aprīkojumu
Un tas ir labi, ka mums tagad nāk, kad ir tiešām programma līdz, nemaldos, 26. gadam ir vairāk kā 500 speciālās tehnikas vienības, kas ir paredzēts iegādāt. Ja viņas lēnām nāk klāt. Ir jauna katuso pārvaldīšanas centri, tad ir infrastruktūra, kurā vairs tev nav jāiet vēkā, kur ir pielāgota un nav remontēta entos gadus, bet tev parādās jauna infrastruktūra, jauna iespēja, jauna aprīkojuma. Patīkam darbu un dienas vidi. Tieši tā, un tas jau saista iesaistīties. Es teiktu, ar šādu rīcību mēs pat nedaudz atdzīvinātu un varbūt iekustinātu Latvijā brīvprātīgās kustības vispār nozīmi, tā skaitā. Un, protams, tas atkal būtu izaicinājums militāriem spārnam, jo, ja mēs tā pasakam, tos cilvēkus, bet tas noteikti ir jādara, tos cilvēkus, ko jūs atdodat saucamajam alternatīvajam valsts aizsardzības dienestam, jūs viņus nevarēsiet mobilizēt, jo pārējie dienesti, kas sniedz palīdzību. Likums jau to nosaka. Jā, tā doma ir, tas atkal samazina to cilvēku skaitu, bet ar to ir jārēķinās. Visbeidzot, bet tā īsi, tad varbūt kādi tad tie tavi galvenie, teiksim tā, 3 ieteikumi iedzīvotājiem, kā viņiem celt šo savu gatavību un kas viņiem ir tie primārie mājas darbi, lai viņi paši sev palīdzētu, nevis gaidītu palīdzību no ārpuses krīzes situācijā. Es teiktu tā, izmantojiet iedzīvotājiem, protams, lai kaut kur sagatavotu, man gribās ar līdzību. Jūs dodaties vienalga kaut vai pārgājienā ceļojumā, ko jūs darat, jūs plānojat. Pareizi. Kaut vai minimāli. Kā jūs tur nokļūsiet, kāds būs maršruts, ko es paņemšu līdzi, vai kur es ēdīšu pa ceļam, vai kur es palikšu, un tam visam ir jāsagatavojas. Tieši tāpat ir ar drošību. Vai, ja mēs sākam ar katru individu, vislabāk šis individs iesaist savu ģimeni, pavisam labi, ja iedzīvotājs kļūst aktīvāks, un es pat apbrīnoju šos cilvēkus, kas tiešām uzņemas šo iniciatīvu, veidojās vai iesaistās nevalstiskajās organizācijās vai kopienās vai tādos brīvprātīgajos, kā mēs redzam tagad, sniedzot atbalstu Ukrainai, un izmanto iespēju piedalīties tajās apmācībās semināros, ko organizē gan šīs nevalstiskais sektors, gan pašvaldības un arī valsts iestādes. Esiet partneri. Mēs neviens neesam ideāli. Mēs kopā tikai to varam izdarīt, ja mēs savā starpā iesaistamies. Esiet aktīvi, izglītojieties un ieklausieties tanīs paziņojumos, ko saka operatīvie dienesti vai militārais spārns. Tā ir mūsu valsts un sadodamies rokās un parādām pretiniekam, kad šeit viņam nav ko darīt. Tieši tā, jo mūsu drošība ir galvenokārt tikai un vienīgi mūsu paša atbildība. Tādēļ arī es droši varu pievienoties šim aicinājumam un aicināt cilvēkus, tad arī attiecīgi, ja viņi redz šādu vēlmu pievienoties brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem, arī ļoti labs dienests, brīnišķīgs kolektīvs, brīnišķīgi cilvēki. Un arī pašā dienestā. Tieši tā, un pašā dienestā arī viennozīmīgi. Pulkvedis Ivars Nākurs no Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks bija mūsu šīs dienas viesis. Šis bija podcasts Droši ir zināt. Paldies, Ivar, ka atnāci. Paldies jums, ka skatījāties. Turpiniet sekot mums YouTube un Facebook sociālo tīklu platformās. Lasiet Sarks.lv, klausieties arī turpmāk mūsu podkastus un esiet informēti, jo droši ir zināt. Veiksmīgu dienu jums visiem!